kas mūs brīdināja. Un tas ir 14. gads, ir Gunts Bilevičs. Nu, viņš ir diezgan neordināra personība, bet jebkurā gadījumā viņš brīdināja caur Elijas Veidemanas starpniecību, ka mūsu indeksi, tātad, tas operē transatlantiskajos tirgos. Šādas kompānijas lielākoties atrodas ASV, nedaudz ir arī Eiropā. Piemēram, par TTIP iestājās Vācijas autoindustrija, arī Vācijas pārtiks industrija. Tomēr galvenā TTIP jēga ir cita. Saskaņā ar TTIP līgumu tiks atcelt ne tikai muitas tarifi. Līguma jēga ir izstrādāt paņēmienus, lai atceltu tā dēvētās ārpus tarifu barjeras, kas traucē transatlantiskai tirdzniecībai un investīcijām. Lai to panāktu, līguma veidotāji Eiropiešiem sola 250,000 jaunu darba vietu. Pirms pāris gadiem krīze Eiropas Savienībā vēl bija pilnā plaukumā, un pat mazskaitlīgs jaunu darba vietu apsolījums šķita vilinoši. Visvairāk šis līgums skar jomas, kurās ir īpaša preču reģistrācijas kārtība. Tā ir pārtiks, rūpniecība, farmācija, automobīļu ražošana. Taču ar pārtiku ir citādi, jo Eiropas Savienībā ir absolūti cita pieeja jautājumā, kādas vielas drīkst iestrādāt produktos. Eiropas produktos drīkst iestrādāt vielu, kuru ir pierādījumi, ka tā nav kaitīga. Savukārt, ASV drīkst izmantot jebkuru vielu, līdz uzkrājās pierādumi par tās kaitīgumu. Bažas ir par to, ka tradicionālā lauksaimniecība, tāda, kādu mēs pazīstam, iznīks. Jebkuras subsīdijas tiks atceltas, jo tās ir pret brīvo tirdzniecību. 3 gadu laikā ASV saražoja pārtiku no kaloriju, ne no uzturvērtības viedokļa 2 reizes vairāk nekā amerikāņu tautai nepieciešams. Kaut kur tas vajadzēja likšos ogļhidrātus, un amerikāņi cītīgi tos ēda nost un sāk eksportēt. Lai ogļhidrātiem dot priekšroku, apmeloja taukus. Tas viss ir milzīgu skaitu cilvēku pasaulē novirzis pie liekā svara un tā izraisītajām problēmām. Turklāt amerikāņi ražo ģenētiski modificētu pārtiku, audzē ģenētiski modificētu organismus. Gaļas ieguvēji, viņi klonētus dzīvniekus spricē ar augstsamas hormoniem, un galvenais trauks ir tas, ka līdz ar minēto līgumu noslēgšanu Eiropas Savienības tirgu ienāk visa šī dēvētā pārtika, kas būs nesalīdzināmi lētāk par mūsējo. Pat labam strīds ir tikai par to, vai uz marķējumu norādīt, ka produkts satur ģenētiski modificētus organismus gaļā un ka gaļā ir augstsamas hormoni. Vai tas maina lietas būtību?